Čau, čau! Esam pie Salaspils botāniskā dārza, kur jau 3. gadu oktobra beigās notiek spoku naktis. Šodien aizkārsim tādu tēmu tā kā pasākumu organizēšanu un iepazīsimies ar vienu no pasākumu organizētāju Elvi. Ejam satikt viņu. Tas ir Elvis. Tas ir viens no pasākumu organizētājiem. Elvis mani palaboja, pareizi nosaukums ir spoku nakts takas. Jā, tieši tā. Jā. Elvi pastāstīs mums, kaut ko parādīs. Jā, ejam cauri. Tās ir pāris vārdos, kur mēs atrodamies, kas tad būs par pasākumu. Jā. Tātad šogad 24. 25. oktobrs Salaspils Nacionālais botāniskais dārzs notiks ģimeņu pasākums spoku nakts takas. Jā. Tas ir pasākums ģimenēm, kur ģimenes kopā ar bērniem varēs baudīt laiku kopā dažādās aktivitātēs. Pagājušajā gadā es ar savu ģimeni arī apmeklēju šo pasākumu. Te būs pāris kadri, pāris video no pagājušā gada pasākuma, lai vispār rastos priekšstats, kas tad ir īsti tā spoku nakts. Nē, spoku nakts takas. Spoku nakts takas. Pastāstīja apmēram cilvēkam, ģimenei, kas vēl nav apmeklējuši šo pasākumu, ko viņam gaidīt, kas te būs. Jā, tad šogad mēs esam sagatavojuši arī 3 dažādu līmeņu takas, jā, kas ir maigā, kas ir vairāk domāta bērniem maziem, jā, tad ir izzinošā, kas šogad tēmu mēs esam paņēmuši par atkritumu šķirošanu, un vēl tad ir melnā taka, kas arī sadalīsies 2 līmeņos, kur būs šausmīgi un pavisam šausmīgi. Ja? Tā kā tiem, kam gribās vairāk papīties varbūt un pakliekt, ja? Tad arī pie viņiem esam padomājuši. Tas nav priekš manis. Nu jā, katram savs. Un cik apmēram cilvēku vidēji apmeklē pasākumu? Tad jā, mums viņš notiek tā kā 2 dienas. Pa 2 dienām kopā aptuveni abus 2 iepriekšējos gadus bija vidēji apmēram 8–10 tūkstoši cilvēku. 10 000 cilvēku botāniskajā dārzā? Tieši tā. Bet tas bija 2 dienās? Jā, tas ir 2 dienās. Šobrīd vēl ir 5 dienas. Jā. 5 dienas līdz pasākumam. Vēl te nekā īsti nav, bet atceros pagājuši, ka viss bija ar teltīm, tur bija liela skatuve. Var parādīt ar roku pamāt, kur kas apmēram būs. Nu jā, šobrīd mēs atrodamies principā centrālajā laukumā. Šeit būs sacelts teltis, kur atradīsies ēdinātāji, tāpat tās arī radošās darbnīcas, kur darboties, un dažādas citas aktivitātes. Un tā pie ēkas fonā, kas ir oranžērija, tur būvēsies liela skatuve, konstrukcijas priekš gaismas šovu, kas būs vēl iespaidīgāks kā pagājušajā. Mēs varētu īstumā aiziet līdz topošai skatuvei, kur būs, saprotu, kaut kādas dekorācijas jau ir uzliktas, varam aiziet paskatīties. Būs arī stacionārās kafejnīcas un tur ir bērnu laukumiņš, kurš pagājuši gadu bija ļoti pieprasīts. Jā, un tagad mēs esam nonākuši pie vietas, kur šogad radīsim brīnumu dārzu. Ar šo fantastisko ieeju, jā, bērni tiks iekšā brīnumu dārzā, kur varēs pavadīt jauku laiku. Šobrīd mēs tuvojamies vietai, kur būs galvenā skatuve. Varbūt pāris vārdos, kas šeit būs. Jā, te tiks uzbūvēta galvenā centrālā zona, kur būs skatuve, notiksies priekšnesums. Un es arī dzirdēju, ka šogad būs tik daudz lampiņu, kā nekad Salaspilī nav bijis. Jā, šogad mēs stādām savus jaunus personīgos rekordus, un gaismas iekārtu skaits tāds vēl nav bijis šeit likt. Kas, Elvi, te jau par dekorācijām ir? Nu, tie ir melnās takas ieejas sargi. Tuvojamies izzinošajām takām. Izzinošā taka, jā. Jā, un šogad viņas ir sadarbībā ar Eko Baltija un Zaļo punktu par atkritumu šķirošanu.
Šajā nojumītē raganas vārīšo tēju. Ir 3 dienas līdz pasākumu un pulkstens ir 9 vakarā. Puiši cītīgi strādā ceļās. Jā, spriežot pēc tā visa, cik vēl tu daudz, kas stāv nesamontēts, darbiņu vēl te ir daudz. Nu, un personīgi mans mazais prieciņš kemperītis, kurš palīdz arī pasākuma tapšanā. Tā ir skatuve, te būs tā lielā visa cilvēku plūsmas ar teltīm, ar ēdināšanām. Un kemperītis, kurš veic savu funkciju, vai labi strādājas. Nu, jau krietni gaišāks ir nekā 2 dienas atpakaļ. Cilvēki pa kokiem ložņā. Nu, jau dekorācija ir krietni vairāk. Ļoti jocīgi, ka vēl tāds klusums ir. Pēc, ka zinu, ka pasākuma dienā te viss skanēs. Maza daļa, kas palikusi no dekorācijām. Notiek kārtējā vakara sapulce tekošo jautājumu risināšanai. Malacīšu netraucēsim strādāt. Gaisā jūtams tāds zināms satraukums. Tāds laiciņš sāk spiest, visi kaut kur skrien, kaut ko šņorē, kaut ko ceļ, kaut ko dara. Bet nu noteikti jau viss sanāks. Jā. Te būs tās nobeiguma video no pagājušā gada gaismu šova. Būs arī tāda pa virsu video intervija ar Elvi. Paklausieties, kas un kā, un ceru, ka jums gaismu šovs patiks. Un paldies, ka bijāt šai jaunajā sižetā. Ja jums patika šāds formāts, ieliekiet tikšķīti, nokomentējiet un tiekamies jau drīz. Cik sen un kā vispār radās ideja organizēt tādu pasākumu? Pasākuma sākums meklējums ir 4 gadus atpakaļ, kad sieva ar meitu devās uz Halloween pasākumu Salaspils Mellenēs. Tur viņai ļoti patika, bet atnākot mājās, ko viņa pastāstīja, ka tur pietrūka biškucīt gaismas un skaņas. Un tā nākamajā gadā es uzrunāju Mellenes vienā pasākumā pavasarī un teicu, varbūt kopā sadarbojamies, uztaisam kaut ko foršu, lielu, grandiozāku, un tā tas viss sākās. Cik saprotu, tu neesi viens organizētājs, bet jūs esat vesels pulciņš. Varbūt pastāsti kaut ko vairāk, cik jūs cilvēki organizējat, cik cilvēki iesaistīti? Jā, es neesmu viens. Mēs galvenie organizatori esam tā kā es un Anita Salaspils Melleņu galvenais cilvēks. Bet viņai vairāk tā kā loma ir šis radošais koncepts un šis vizuālais. Un es atkal vairāk šīs visas tehniskās daļas, kas ir, lai pasākums noritētu veiksmīgi. Lūk, bet pavisam kopā mēs ar iesaistītajiem, gan radošajiem animatoriem un pārējiem esam aptuveni 80 cilvēki. Lūk, protams, galveno gribās uzsvērt, jā, kad dekorācijas mums visam parkam, teiksim, taisa 2 cilvēki. Protams, ar kaut kādiem maziem palīgiem vēl, bet 2 cilvēki, kas ir Arķums ar Jekaterinu, kas ir dēls ar mammu divatām. Saprotu, ka pašā botāniskajā dārzā darbi sākas 5 dienas pirms pasākuma, bet cik laiku iepriekš šo pats pasākums sāk tiek organizēts? Nu, pasākumu mēs jau, principā, viens beidzās pāris
nedēļas, mēnesis principā paiet, un mēs jau sākam domāt jau nākamo. Jau sākās idejas vispārējais, bet tāds aktīvāks darbs, teiksim, ir pusgadu, kas notiekās pavasarī, principā mēs sākam jau plānot un iesaistīties tā kā šī darba tapšanā. No sarunas arī sapratu, ka jums ir kaut kādi atbalstītāji, varbūt pastāsti kaut ko vairāk. Šogad, jā, mums ir vairāk atbalstītāji. Viens ir Eko Baltija un Zaļais punkts, kuru sadarbībā kopā mēs veidojam šo taku par atkritumu šķirošanu. Tāpat tās mums arī ir citi atbalstītāji, kā CSDD, Latvijas dzelzceļš, Fāzer, Zaķu mūža, Ogres tehnikumi jaunieši iesaistās video materiālu gatavošanā. Tā kā ir pulciņš, bet vienmēr esam atvērti jaunām sadarbībām. Kāda ir mērķa auditorija šim pasākumam? Mēs esam ģimenēm draudzīgs pasākums, līdz ar to mēs gaidām visus, gan mazus, gan lielus, gan kuplas ģimenes, gan arī draugu kopiņus, bariņus, lūk, tāpatās arī jauniešus. Tāpēc mēs esam izveidojuši tās dažādu līmeņu takas, lai tas būtu interesanti kā arī mazākiem bērniem, tā arī pusauģiem un tīņiem, kā arī vecākiem ir forši pavadīt laiku kopā ar draugiem ģimeni. Un kāds ir vislabākais veids nokļūt uz pasākumu? Labākais veids, kā uz pasākumu doties, būtu ar vilcienu vai arī kādu citu sabiedrisko transportu, kā autobusu, kas iet uz Salaspili, jo botāniskais dārzs atrodas tieši blakus dzelzceļa stacijai, kas ir ļoti ērti nokļūšanai. Bet, protams, var arī automašīnu, jo izveidota tiek autostāvēt vairāk nekā 800 automašīnām, bet pīķa stundā tas arī var gadīties par mazu, un tā var gadīties pilna. Liels paldies tev par sarunu, un lai jums jaudīgs izdevies pasākums!